Pārkāpums. Rolands izpilda tālmetienu, un tas ir precīzs. Kā jau ierasts, iesākam maču ļoti ātri. Vēd savu komandu uzbrukumā. Ieskrējis var agresīvi spēlēt caur. Elšs savāc atlakšo bumbu ātrā tempā, pārskrien pār visam laukumam redzam, kā spēlē Nīmburga komanda. Ātrais uzbrukums pēc ātrā uzbrukuma. Tā nekā mēs ar Renāru uzbrukam. Pirms sezonām 5. Neapšaubām, tagad Rolands, toties ir uzbrukuma līderis pārķert, bum, šakalā! Estilā un samazina rezultātus. Iepriekšējos gados spēlē Nīmburga komandā. Bija arī spēlētājs Tomas. Šie visi amerikāņi vairs nav Nīmburga vienībā, tagad šī agresīvā šajā sezonā, un šī spēle nav izņēmums. Vāja metiena precizitāte, un tagad kāds sods. Kā Vēfiņš turpmākumā. Ļoti labi izdodās nospēlēt uz grozu apakšu, un Bērziņš necenšas nospēlēt. Beigās tiek aplaupīts. Tvītīs Kārter, tas bija gan aizsardzībā, vai tev ātrais pretuzbrukums, un skrupdanks jau Čehu izpildījumā. Dāja sev labāko dāvanu, izcīnot uzvaru. Bet, Laurim daudz laumu jau no malas. Will! Daniels šoreiz paveicās, ka Raņčika metiens izgriezās no stīvas, bet Daniels nospēlēja ļoti bīkli aizsardzībā. Negāja virsū Raņčikam, es domāju, ka aizpretnieks snaiperis Raņčiks, kuriem jau 18 punkti. Daniels caurgainā, bet Drunējums mēģina vēl uzbest tālmetienu. Un diez vai vēl 2, un varēsim izpildīt sodiņus. Šeit jau tas Drunējums, lielisks jūtas. Piespēles 5 atlikušās bumbas arī. Tagad lieliski Rolands piespēle un Justins Hamiltons. Izcīnot uzvaru, bet, Laurim daudz laumu jubilejā. Kas tāds pozitīvais šīs dienas spēlē? Justins Hamiltons otro spēli aizvada, un jau otro maču izskatās diezgan labi. VF komanda